Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā. Es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā. Slavu Dievam! Un es šodien, slavu Dievam, ka Dievs ir mūsu svētība avots, ka Jēzus Kristus ir mūsu svētība avots. Un Viņš mūs svētī ikdienas un vada mūsu dzīvi savā gaismā, patiesībā, dzīvībā, amen, mīlestībā. Un ka mēs varam kalpot viņa valstības labā, kad mēs viņu cildinām, kad mēs viņa bērni, es ticu, ka tu un es, mēs cildinām savā dzīvē Jēzu Kristu. Mēs necildinām paši sevi, ne mūsu dievību, ne mūsu spēks izmainīja mūsu dzīves, bet Jēzus Kristus ir tas, kas mūs izglāb, Jēzus Kristus tas, kas mūs dziedināja, Jēzus Kristus ir tas, kas izmainīja mūsu dzīves, un Viņš ir mūsu dzīves kungs un mūsu glābējs. Amen. Un šodien es lasīšu no Jāņa evaņģēlija, tad Jāņa evaņģēlija 7. nodaļa, no 31. līdz 39. pantam. Amen. Aleluja. Un kad farizēji dzirdēja, tad no 31. līdz 39. Bet no tautas daudzi viņam sāka ticēt un sacīja, vai gan Kristus, ka tas nāks vairāk zīmes darīs, nekā viņš ir darījis. Kad farizēji dzirdēja, ka tautā iet par viņu tādas valodas, tad augstie priesteri un farizēji nosūtīja sulāņus, lai viņu apcietinātu. Un tad Jēzus sacīja, vēl īsu brīdi esmu pie jums, tad es noeju pie tā, kas mani sūtīs. Jūs mani meklēsiet, bet neatradīsiet, jo kuram es noeju, jūs nevarat līdzināt. Tad Jūdas sacīja citam, kur viņš grib iet, ka mēs viņu nevarētu atrast. Vai tik viņš negrib iet pie tiem, kas dzīvo starp grieķiem un mācīt grieķus? Ko nozīmē vārdi, ko viņš teica, jūs mani meklēsiet un neatradīsiet, un kurp es noeju, jūs nevarat līdzi nākt. Aleluja! Tad daudzi sāka Jēzum Kristum ticēt, un viņi teica, vai gan, kad Kristus nāks, vairāk zīmes darīs, nekā viņš ir darījis. Un tad, kad farizēji un rakstu mācītāji dzirdēja, ka tautā iet par viņu tādas runas, tad viņi nosūtīja sulāņus, lai viņu apcietinātu. Un, kad atnāca šie sulāņi pie Jēzus Kristu, tad Jēzus teica šādus vārdus, vēl īsu brīdi es esmu pie jums, bet es noeju pie tā, kas mani sūtīs. Jūs mani meklēsiet, bet neatradīsiet, jo kuram es noeju, jūs nevarat līdzināt. Tad Jēzus atgriezās atpakaļ pie tēva, un mēs šodien zinām, kad Jēzus Kristus, viņš sēž pie tēva labās rokas, ka viņu piesita krustā mūsu grēku dēļ, mūsu noziegumu dēļ, jo grēka alga ir nāve, bet Jēzu Kristu ir mūžīgā dzīvība. Un Jēzu Kristu piesita krustā par mūsu grēkiem, par mūsu noziegumiem, lai mēs šodien dzīvotu. Viņš samaksāja mūsu grēku dēļ, lai mūsu dzīvē nevaldītu nāve, bet lai mūsu dzīvē valdītu dzīvība, Jēzus Kristus dzīvību. Un viņš 3. dienā augšām cēlās, un viņš sēž pie tēva labās rokas debesīs un valda mūžīgi mūžam, kamēr katrs ienaidnieks tiks nolicis zem viņa kājām. Un šodien viņa vārdā locās visi ceļi, gan debesīs, gan virs zemes, gan pazemē, jo Jēzus ir pirmais, pēdējais un dzīvais. Jēzus Kristus ir alfa un omega, sākums un gals, pirmdzimtais starp mirušiem, lai būtu kā pirmais mūsu starpā, brāļu un māsu starpā. Viņš ir mūsu gaisma, mūsu acis lūkojās uz Jēzu Kristu. Un tad, kad Jēzus pateica šos vārdus šiem sulāņiem, tas lika viņiem aizdomāties, kur Jēzus ies, kad mēs nevaram viņam līdzi sekot. Kā es dzīvoju? Man ir jādzīvo svēta dzīve, man ir jādzīvo tīra dzīve. Un es ticu, ka sulāņi, kuri bija reliģiski, kuri bija iegrimušies reliģijas važās, viņiem Dievs runāja, jums ir jāizmaina savu dzīvi, jums ir jāizmaina sava dzīve, un jums ir jāsako man. Amen. Jo pretējā gadījumā, ja jūs nesakosiet Jēzum Kristum, jūs nevarēsiet nākt līdzi tur, kur viņš ir. Ja Jēzus ir mūsu dzīves kungs, ja viņš ir mūsu glābējs, ja mēs dzīvojam kopā ar viņu un mēs viņam kalpojam, mēs aiziesim tur, kur viņš mājo. Amen. Ja mēs savas dzīves veltīsim Jēzum Kristum un nevis savām iegribām, nevis savām vēlmēm, nevis savām ambīcijām, nevis savai miesai kalpodami,
Jo miesa mums ir kā telts, kurā mēs īsu brīdi uzturamies. Un šis laiks šeit ir zemes, ir īsts. Un Bībelē teica, ka mūsu dzīve ir kā tvaiks, kas īsu brīdi parādās un tad izgaist. Kad Bībelē teica, ka mēs esam kā zāle, kas šodien zied un plaukst, bet tad vīst un kalst. Un tāpēc mums šo dzīvi, kura paskrien vēja spārniem, ir jāveltītam kungam. Un mēs nekad nenožēlosim, jo Bībelē teica, ka tie, kas paļausies uz viņu, nekad nepaliks kaunā. Amen. Ja tu paļausies uz Jēzu Kristu, tu nekad nepaliksi kaunā. Ja tu paļausies uz sevi, tu paliksi kaunā. Ja tu paļausies uz cilvēkiem, tu paliksi kaunā. Bet ja tu paļausies uz Dievu, tu nekad nepaliksi kaunā savā dzīvē. Un ja Dievs tev uzteic, tu būsi bagātīgi svētīts. Amen. Slava Dievam. Un mēs ticam, ka mēs šodien izvēlamies. Es tam ticu, ka tu šodien esi un tu. Es nevaru galvot par tevi, bet es ticu, ka tu izvēlies šodien iet tur, kur ir Jēzus, un ka tavs dzīves ceļš ved uz debesīm un nevis lejā uz zeli, kur ir mūžīgas mocības, kur uguns neizdziest un tārps nemirst. Mūžīgas mocības. Un tad Jēzus tālāk, viņš saka beidzamajā, tad tālāk ir viens tāds brīnišķīgs notikums. Un tas šeit ir rakstīts, ka beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauc, ja kam slāpst, lai nāk pie manis un dzer, kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņam iesplūdīs dzīvās ūdens traumes. Un viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Un es ticu, ka arī šodien Jēzus Kristus, viņš sauc tavā dzīvē, un viņš saka, ja tev slāpst, nāc pie manis un dzer. Ja tev slāpst, nāc pie manis un dzer. Un es nāku pie Jēzus, jo es gribu dzert no viņām dzīvām ūdens traumēm, lai viņa dzīvās ūdens traumas, kas plūst no viņa gara, lai plūst manī, lai plūst manā dzīvē viņa dzīvās un patiesās draudzes. Es ticu, ka dzīves un patiesas draudzes pacelsies. Un es ticu, ka dzīves un patiesas draudzes ir Latvijā, ir šeit Skotijā pacelsies. Amen. Slavu Dievam. Un kad dzims jauni un jauni garīgi bērni. Amen. Draudzēs. Un draudzes tieksies pēc patiesas dzīvības, pēc patiesas gaismas, pēc patiesas mīlestības. Amen. Un kad draudzes gani vairāk un vairāk nodosies Dieva valstības labā, nevis savām ambīcijām, nevis savām vēlmēm, nevis priekš sevis, bet priekš Dieva, kad viss, kas šeit ir zemes, tiek darīts, lai tas tiek darīts priekš Kristus. Un nevis priekš sevis, bet priekš Kristus. Amen. Viņa valstības labā. Slava Dievam, ka pacelsies dzīves draudzes. Amen. Dzīves un patiesas draudzes. Slava Dievam. Un Jēzus saka, kas man tic, ka rakstos sacīts, no viņa miesām plūdīs dzīvās ūdens traumas. Jo tu vairāk nāc pie Jēzus, jo vairāk šīs traumas plūdīs, un lai tās plūst uz cilvēkiem manā darbvietā, lai tās plūst caur tevi uz tiem cilvēkiem, kas tevi apkārt, lai plūst dzīvās ūdens traumas tavā dzīvē. Amen. Un šo garu saņem dzīvā Dieva garu, saņem tie, kas viņam tic. Amen. Un ja tu šodien esi izslāpis, un ja tu meklē patiesību, ja tu meklē taisnību, tad Jēzus ir patiesā gaisma, tad Jēzus Kristus ir tava gaisma, un viņš nekad nemelo. Un to, ko viņš ir teicis, to viņš piepildīs tavā dzīvē. Atver Bībelīti, lasi, meklē viņu vaigu, viņš tev nekad nepiemānīs. Jēzus Kristus nekad tev nepiemānīs. Un ja tu esi izslāpis, saki, Jēzu, ienāc manā sirdī, saki kopā ar mani, Jēzu Kristus, es nāku pie tevis, debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, piedod man manus grēkus, Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī, esi mans glābējs, esi mans pestītājs, mana dzīve ar šo dienu pieder tev, Jēzu Kristu.
Ienāc manā sirdī, manā sirdī, Jēzu, piepildi mani ar savu garu, es ticu Tev, Jēzu, izmaini manu dzīvi, jo Tu esi mans dzīves kungs, ar šo dienu es pilnībā piederu Tev, Jēzu, ar šo dienu es pilnībā piederu Tev, kungs, es visu atdodu Tev, jo Tu esi mans Dievs, un es Tev uzticos, un es uz Tevi paļaujos, un es katru dienu ilgojos pēc Tevis, un es vēlos kalpot, ved man dzīvā un patiesā draudzē, ved mani dzīvā un patiesā draudzē Tavā gaismā, jo es gribu būt Tavā valstībā. Es gribu dzīvot šeit virs zemes jau Tavā valstībā, un es gribu šeit virs zemes jau piedzīvot Tavu mīlestību, Tavu žēlstību, Tavu žēlsirdību un Tavu vadību un svētību savā dzīvē. Halleluja, esiet bagātīgi svētīti. Bībelē teica, ka Dieva eņģeļi priecājas par vienu grēcinieku, kas atgriežas nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Un es gribu šodien, kā Šmits Vilsfords, iet šo dzīvi cauri un teikt, es tikai mācos. Šmits Vilsfords neko nav sapratis, viņš teica, es tikai mācos. Amen. Labāk sev nepateikt, lūk, es esmu tas taisnais un esmu viss sapratis. Nē, es tikai mācos. Es eju šai dzīvē cauri. Un es tikai mācos, un es gribu vairāk iepazīt Jēzu, un es gribu vairāk iepazīt Dievu. Es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā. Amen.